Jūrmala drīz svin savu dzimšanas dienu. Tad mēs nolēmām pajautāt jūrmalniekiem un arī jūrmalas viesiem, kā viņi jūtas sagaidot šo nozīmīgo datumu. Jūrmala ir savu republiku. Es agrāk dzīvoju Rīgā, Agenskalnā, bet es bieži neizbraucu no Jūrmalas. Te kaut kas tāds, es nezinu, īpatnējs, mierīgi, klusu. Var atpūsties. Fantastiski. Fantastiski? Kāpēc? Kas tas ir? Daba. Kas ir tas, ko tu Apšerējos, pastaigājos pa mežu un jā. Ko tu noķers? Zuti. Zuti? Cik lielu? 67 centimetri. Cik tas ir parāda rokām? Kaut kur tāds. Mēs ar tēti kūpinājām. Esmu programmētājs. Programmēšanai pilnīgi noteikti labi iet, jā. Man pārsvarā asociējas ar ļoti labu pavadītu laiku. Es teiktu, ka te ir ļoti daudz ko redzēt. Te ir tik daudz šie mazie veikaliņi un kafejnīcas. Te tiešām daudz ko redzēt un ir daudz kur staigāt. Un te ir tik šķiet, ka ir baigi liela, bet, kad tu izstaigā tāds sajūta, ka jau viņu zini. Brīnišķīga vieta, kur atpūsties. Kā Jūrmala, es gribētu teikt augstāk par citām pilsētām. Kā Jūrmala apsaimnieko savu pilsētu, kā mēs sev pasniedzam un kā mēs sev parādam. Kā Latvijas pilsēta. Jūrmala ir jauka jebkurā diennakts stundā un jebkurā gada laikā. Vai jūs varat uzminēt, cik gadu varētu būt Jūrmalas pilsētā? Mums kādi, es nezinu, tikpat cik Latvijai. Ņemsim skaitli 89. Es domāju, ka Jūrmala ir vismaz 100. Vismaz 150. 765. 800. 900. Es laikam precīzi nezināšu. Bet no apmēram, ja būtu jāmin. Vai tā. Kaut kur no pagājušā gadsimta sākuma jau kaut kur tā. Labi, es zinu pareizos ciparus. 11. novembrī Jūrmalē būs 1, 2, 3, Jūrmalē būs 65 gadi. Daudz laimes Jūrmala! Jūrmalai dzimšanas dienā novēlēt, turpināt, plaukt, zelt, attīstīties. Lai vienmēr spīdētu saule. Lai lielupē ir vairāk zivis. Superīgus, veiksmīgus iedzīvotājus. Es Jūrmalai novēlu kāpt vēl augstāk.